Valmierā aizvadīts Latvijas čempionāts maratonā, neskatoties uz rudenīgajiem laikapstākļiem, uzstādīti vairāki rekordi arī par maratonu, stāsta Edgars Bārbaks. Vienā no rudens lielākajiem skrējieniem Sportlat Valmieras maratonā maratona distancē Dace Lina uzstādīja arī jaunu rekordu sieviešu konkurencē, finišējot pēc 2 stundām 50 minūtēm un 14 sekundēm, par 10 minūtēm uzlabojot pagājušā gada uzrādīto labāko rezultātu. Izdevās šādos laikapstākļos, kaut gan man bija plānots arī šāds rezultāts. Protams, ja būtu saulīti, tad būtu vieglāk noskriet, būtu labāks rezultāts, bet prases rekords ir. Vīru konkurencē par Latvijas čempionu kļuva Māris Ābele, kurš finišu sasniedz pēc 2 stundām 35 minūtēm un 56 sekundēm, bet 5 sekundes aiz viņa soļotājs Igors Kazakevičs. Šodien sanāca tā, ka viegli skrējās. Šoreiz sanāca otrais maratons un praktiski kaut kādas, cik tur sanāca 8 minūtes labāk nekā pirmais. Valmierā vakar uzstādīts vēl kāds rekords kopumā, uz starta izgāja 1900 skrējēju, kas ir jauns šo sacensību rekords. Edgars Bārbaks, LNT.